Šajā video es parādīšu, kā strādāt pie 251 akordu secības. Ja tu nezini, kas ir 251, vai arī vienkārši vēlies pilnveidot savu tehniku, tad turpini skatīties šo video. Sākšu ar ievadu, līdz ar to, ja tu uzreiz gribi ķerties pie praktiskās daļas, tu vari patīt video uz priekšu. Ievadā es varbūt sākšu to, ka es paskaidrošu, kas ir 251. 251 ir akordu secība. Savā būtībā mēs to biežāk asociējam ar džeza mūziku, un to varētu kaut kādā veidā varbūt pat saukt par harmoniski runājot par džeza mūzikas mugurkaulu, jo tā ir ļoti populāra akordu secība. Šajā video es runāšu par 251 mažorā, ir arī 251 minorā. Ideja ir sekojoša. Mēs izveidojam akordu uz otrās pakāpes, piektās un pirmās. Piemēram, ja mēs būtu do mažorā, do mažora gamma, tur ir 7 notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Mēs do uztveram kā 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un rekur atkal ir 1. Nu, tad 2 ir re, un no re mēs varam izveidot akordu, kas šajā gadījumā ir re minor septakords. 5 būtu sol, do, re, mi, fa, sol. Tā viņš ir oktāvu zemāk, no šeit mēs izveidojam sol dominantu septakordu. Un 1, do mažors, C maj 7. Jā, šis uzdevums, kad es viņu sākšu rādīt, liekas pa grūti, es varu rekomendēt vēl pāris lietas. Pirmā lieta, mums būtu jāmāk pa visu grifu nospēlēt do mažoru gammu visās 5 formās. Vai man tam ir atsevišķi video manā YouTube kanālā? Jā. Un otra lieta ir, šajā video es rādīšu tīri, kā spēlēt arpēģijas, šo tā akordu arpēģijas. Bet jums būtu, mana rekomendācija būtu, ka jūs varat arī nospēlēt visās šajās 5 formās, kur mēs šīs arpēģijas spēlēsim, ka jūs varat nospēlēt arī atbilstošās akordu formas. Piemēram, ja es šeit spēlēju re minor septakordu arpēģiju, ka jūs varat nospēlēt šeit arī akordu. Ja jūs, piemēram, spēlētu šeit arpēģiju, tad arī šeit, vai arī te. Un tā tālāk. Un šajā video es nerunāšu par akordiem. Šajā video mēs runāsim tieši par arpēģijām. Tā, ko vēl es varu piebilst? Tas būtu jāmāk spēlēt visās tonalitātēs. Es iedošu do mažoru kā piemēru, bet jums būtu jājūtās, tas ir ar laiku, ne jau uzreiz, bet, ka jūs pie tā strādājat daudz un dikti, ka jūs varētu justies ērti spēlēt 251, jebkurā tonalitātē. Jums pasaka 251 sol mažoru, jūs rekur uzreiz izlido. Nu, lūk, mūzika ir māksla domāt skaņās, un kad es lietoju šo vārdu domāt, tas nav tāds kā kaut kāds tāds mistisks vārds, tas ir ļoti konkrēti, ok. Rekur tu esi konkrētā tonalitātē, kas tur notiek un tā, un šīs skaņas vēlams būtu arī dzirdēt savā galvā, pirms jūs viņus spēlējat. Man ir atsevišķi video par sonoro domāšanu, ko es arī varu rekomendēt noskatīties, lai dziļāk izprastu, ko vispār nozīmē domāt skaņās un kāpēc tas ir tik būtiski. Būtiski piebildu, mēs viņu spēlēsim tikai vienā oktāvā. Pieņemsim, ja mums būs šeit pirmā vieta, kur mēs sāktu, kur nots re, atbilstošā gāmas forma, kur arī būtu jāredz uzreiz. Te visur būs do mažors, jūs varat redzēt do mažoru apakšā. Ja es šeit spēlētu re minor šo arpēģiju, es spēlēšu vienkārši. Un viss, vienā oktāvā. Tīri teorētiski, ja jūs gribat justies ērti, jums būtu šajā pozīcijā jāspēj nospēlēt šo arpēģiju visās, teiksim tā, iespējamās vietās. Gan sākot no 6. stīgas līdz 1. stīgai un atpakaļ un tā. Mēs vienkārši lai saglabātu konkrētību uzdevumā un lai jūs varat diezgan viegli orientēties, katru reizi sāksim no katra akorda centrālās skaņas, nevis no zemākās iespējamās skaņas, ko var atrast pozīcijā. Bet ir tāds atsevišķs sistemātisks uzdevums, pie kur jūs varētu padarboties, ka jūs varat visās šajās te formās atrast katru no arpēģijām, no zemākās skaņas līdz augstākai un atpakaļ. Pat ja tā zemākā skaņa nav tonika, jo reizēm ir vieglāk sākt domāt
piemēram, es esmu re minorā, tad es sāku domāt no re. Ok, bet re, kur ir nots lā, viņi arī ir tajā pašā arpēģijā iekšā. Un re, kur nots do, viņi arī ir. Tad mēs it kā varētu sākt no šī te re, bet mēs pazaudējam šīs divas nots, kuras jūs arī varat izmantot. Nereti, bet tas tāds papildus stāsts. Tad īstenībā tāds garš ievads sanāca, bet šīs visas lietas ir būtiskas, jo es nezinu, piemēram, varbūt kādam viņas liekas pašas, protams, varbūt kāds cits šo video klausās, viņam ir tāds, ok, es daudz ko no šī vispār nemaz nezināju un tā tālāk. Labi, skaties šo video vēl kādas reizes un arī citu video un pamazām veidojot savu šo te izpratni dziļāk par mūziku, tur ir tas foršākais. Labi, tad re, kur ir mūsu akordu secība? Re minors, sol un do. Vēlreiz do. Re minors, sol un do. Vēlreiz do. Un pirms mēs pašu workout sākam, tad es nodemonstrēšu, ka kamēr mums skan re akords, mēs spēlējam šī akorda arpēģi, sākot no nots re. Re, fa, la, do, re. Vienkārši. Kad sāk skanēt sol akords, mēs nospēlējam sol, si, re, fa, sol. Šeit, ja jums gribās, jūs varat spēlēt arī oktāvu augstāk. Un, kad skan do akords, mēs spēlējam do arpēģi. Nākamā forma arī šeit. Re, fa, la, do, re. Sol, si, re, fa, sol. Do, mi, sol, si, do. Šeit arī do, piemēram, oktāvu zemāk, kur spēlēt un tā. Nākamajā vietā arī šeit re, fa, la, do, re. Sol, si, re, fa, sol. Do, mi, sol, si, do. Do, mi, sol, si, do. Var spēlēt arī šeit. Un, restīvi ir formas, kurās jūs varat spēlēt arī vairākās oktāvās. Tad tajā formā, jo tā ir jūsu izvēle. Jūs nospēlēt oktāvu augstāk vai zemāk, tīri treniņu pēc vai not. Ok, šeit re, fa, la, do, re. Sol, si, re, fa, sol. Do, mi, sol, si, do. Vai varbūt pat un beigās re, fa, la, do, re, sol, si, re, fa, sol, do, mi, sol, si, do. Tas ir tāds ļoti vienkārši ievada uzdevums. Var sākt spēlēt arī no akordu skaņas uz leju, no es, piemēram, re, fa, la, do, re, bet, piemēram, re, do, la, fa. Tā. Visādas citas lietas. Šis ir pats sākums, kad jūs veidojat šo muzikālo vārnīcu, kādām tādām vienkāršiem, varbūt uzdevumiem sākot. Jūs pasēžat pie viena uzdevuma, jūties pie viņa ērti, varbūt visādās tonalitātēs pamēģināt, tad jūs mainat citu uzdevumu. Kaut kāds, tie uzdevumi var būt daudz un dažādi. Šajā ievada video mums ir tikai šīs. Labi, tad es domāju, pietiekami daudz priekš ievada. Ķeramies pie praktiskas spēlēšanas. Viens kvadrāts priekšā un tad sākam. Sol, do, 2, 1, 2. Nākamā. Improvizācija.
Vai tev kāds šajā formā improvizācija? Tagad šajā formā es paimprovizēšu, nākamais ir tavējs tikai pa akordu skaņām. Tavs solo. Tagad šajā formā es improvizēšu, tu tikmēr varam paspēlēt mazliet tavdiem, ja tu vari šeit atrast akordus. Tavs solo, tikai pa akordu skaņām. Vēl divas formas. Tagad mans šeit, tu spēlē akordus. Tavs solo. Un šeit mans. Tavs solo. Jā, es spontāni izdomāju, kur mēs katrā formā izspēlējām 4 reizes arpēģijas, un tad beigās izdomāju, ka pietiks trenēties, uzmuzicējam, un tas, kā mēs muzicējam kopā. Un tas, kā mēs to darījām, vienreiz es improvizēju katrā no formām par šīm arpēģijām, un vienreiz tu. Un tāda būtiska limitācija bija tāda, ka improvizēt bija tikai pa akordu skaņām. Varbūt reizēm es kādu no tādām akordu skaņām iebraucu tā chromatiski iekšā vai kas, bet vienalga. Un tas ir tāds labs ievada punkts vispār, kā strādāt pie improvizācijas, ka jūs apgūstat kādu akordu secību, kādu dziesmu pieņemsim, vai vienkārši šajā gadījumā vienkārši 2-5-1 un piespiežat sev improvizēt tikai pa akordu skaņām. Nekādas citas tur nots vai kas tikai. Tas diezgan konkrēti jūs disciplinēs kreatīvi izpausties. Ja jums ir limitēts skaits ar informāciju, ko izmantot, jums ir jāsāk domāt kreatīvāks veids, vai es sāku šoreiz no šīs nots, varbūt no tās, vai es iešu uz augšu vai uz leju, vai es izmantošu vienu to pašu ritmisko motīvu arī nākamajam akordam un tā tālāk. Tur uzreiz parādās konkrēti šie te. Un tas ir diezgan, starp citu, labs bonus informācija no manas puses. Tas ir labs tāds kreativitātes koncepts, ka jūs limitējat. Vai jūs limitējat arsenālu, ko jūs izmantosiet, vai nošu izvēlziņā, vai arī pat reizēm ritmiski. Jūs pēc kaut kā es improvizēšu tikai konkrētā ritmā. Es improvizēšu tikai ar konkrētu ritmisku motīvu, un es viņu atkārtošu arī pārējām harmonijām, kad harmonija mainās un tā tālāk. Labi, tāds foršs video. Jūs varat pamēģināt, ja pirmo reizi nesnācis, uzlikt varbūt, lēnāku playback speedi, tas ir par ātru, vai arī paši sev uztaisīt treku, kurā jūs to lūpu var iespēlēt un tā. Labi, šis tāds īstenībā garāks video būs sanācis. Nezinu, cik daudz cilvēku viņu skatīsies, jo šī ir tāda diezgan, tēma. Viņi noteikti varbūt nav aktuāli iesācējiem, kas tikko ir paņēmuši ģitāru rokā, viņš to skatoties, viņam būtu tāds, kas šeit notiek, vienkārši ko. Bet varbūt, ja tu esi nezināts kādu mūzikas students kaut kādā mūzikas skolā vai mūzikas vidusskolā vai, es pat nezinu. Varbūt kāds mans kolēģis arī laikam paskatās kāds video vai kas, tāpēc, es ceru, ka šis video kādam noderēs, un, ja jūs gribat kaut kādu atgriezenisko saiti atstāt, jūs varat atstāt kādu komentāru,
Un tā kaut kā. Man te es arī noslēdzu video. Tā.